Labdien! Jā, labdien! Kārtējais mēnesis ir pagājis, kārtējā domas sēde arī ir aizvadīta. Šī, es gan nepārliecinājos, bet man liekas, ka jautājumu ziņā bija rekordsēde, 98 jautājumi. Kopumā mums šajā sēdē bija izskatāmi. Protams, ļoti liela daļa bija atkal kā vienmēr tehniskas dabas jautājumi, arī gada beigas un līdzfinansējumu un projekti. Jā, un jau nākošā gada projekti. Tāpatās arī šie te Laukiem un jūrai un Gandavas partnerības projektu līdzfinansējumi arī jau jaunajam gadam. Tā kā, jautājumu skaits bija liels, pateicoties tam, ka mums šobrīd ir tā iespēja savienot blokos dažas tēmas un dažas jautājumus, tad varbūt tā izskatīšana neievilkās līdz vēlam vakaram. Vienalga 3 stundas pagāja. Jā, bet labi, varbūt tās no sākuma. Pirmais, kas mums bija tāds priecīgs jautājums par Gandavas Mīleņbaha vidusskolas direktoras apstiprināšanu. Pēc pašas jaunās direktoras uzrunas likās ļoti apņēmīga un tāda pārliecinoša. Ļoti ceram, ka tie vārdi un darbi ies roku rokā un tiešām arī izdosies šīs, varētu jau teikt, atklāt nesaskaņas, kas tur ir radušās, tā kā nolīdzināt, izlīdzināt, lai šis skolas darbs ieietu normālā ritmā un iet uz priekšu. Šeit tāda pārliecība, man liekas, lielāka, ka varbūt šis cilvēks tiks galā ar visām lietām, jo viņai ir gan skolas direktora pieredze ar 10 gadiem, attiecīgi citā skolā Ugalē, Bet, jebkurā gadījumā arī viņas uzstādījumi man likās tādi, diezgan skaidri kolektīvam, es domāju, arī jābūt saprotošiem un jāatradīs šo kontaktu, ka es domāju, ka skola tiešām tikai iegūst. Ļoti, ļoti ceram, ka tā tas arī būs, jo pēdējie, var teikt, gads, pusotrs, tur ir tikai vienīgi ar dažādiem skandāliem un līkstām. Tagad cerēsim to labāko, novēlēsim jaunajai direktorai tiešām lai veicās. Tieši tā, tas ir pats galvenais, lai viņai veicās un lai tiešām tas viss izdodas. Tālāk bija par saistošo noteikumu apstiprinājumiem, kas jau ir izgājuši publiskās apspriešanas. Diemžēl arī šajās reizēs tās viedokļi nebija izteikti, bet, kas mums tur bija par vēsturisko ēku? Tātad izmaiņas vēsturisko ēku, tātad, kas ir gan par papildus finansējumu iespējamību 10 000, 30 000, tātad arī par attiecīgām konstrukcijām, arī par vietējās nozīmes vēstures pieminekļu, kuri saistās objekti ne tikai šajā zonā, bet atsevišķie, kas ir iekļauts sarakstā. Tā kā mēs paplašinām šo te faktiski loku, kas arī ir labi, un jo daudz svarīgas, vai pareizāk sakot, vēsturiski svarīgas ēkas atrodas arī ārpus šī teritorijas, un tad arī šīs ēkas varēs iegūt pašvaldības finansējumu 30 000. Un es domāju, ka tiešām tā ir laba ideja, jo sakārtot šīs ēkas, es domāju, vizuāli tas ir viss labākais, ko mēs varam paši palīdzēt šiem te iedzīvotājiem, šiem īpašniekiem, kur dzīvo šādās ēkās. Tā kā es domāju, šis process notiek viss pareizi. Tālāk bija arī jautājums, kurš saistās ar medicīnu, tātad par atbalstu medicīnas personālam. Mēs priecājamies jau iepriekšējā reizē par to, ka jaunie mediķi mums nāk. Arī šoreiz tātad ir precizētas lietas par to, kas ir studijas māksla, par to, ka diemžēl mēs nesiksim kredīta procentus, bet principā arī sakārtots, lai būtu skaidrs par to, ko mēs maksājam, ko nemaksājam, un arī tātad mūsu atbalsta saņēmējiem vai kredīta maksātājiem abās ziņās ir skaidra bilde, kā visu to rīkoties. Bet par saistošiem noteikumiem mēs gan gribētu aicināt visus, kam interesē un vajadzētu būt interesē lielai par mūsu jauniem noteikumiem, kas ir nodoti apspriešanā par iedzīvotāju līdzdalības budžeta veidošanu nākošā 2025. gada budžetā. Tas ir pilnīgi jauns ar likumu noteiktas lietas, tātad šie 0,5% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir jānodod šajām te iniciatīvām, pareizāk viņi nosaukt varam, un tās nemaz nav tik mazas naudas summas, tātad 190 aptuveni tūkstoši kaut kas varētu būt, pilsētā tie gan bija kaut kāds 75 000, tātad diezgan būtisks naudas summas,
Un šeit gan mēs gribētu no iedzīvotājiem saņemt arī viņu priekšlikumus, jo, kā es jau iepriekšējā reizē teicu, pats svarīgākais ir, lai viņš ir iedzīvotājus ieinteresējošs un nebūtu tik sarežģīts, ka nolaižās rokas un es to nedaru. Ja? Jā, šajā gadījumā tas mērķis ir tāds, kad iedzīvotāji ar savu iniciatīvu izstrādā projektu, kuru pēc tam, protams, skata gan domē atbildīga komisija, kas būs izveidota, vai darba grupa, kā viņa būs nosaukta, un pēc tam tas viss tiks nodots atpakaļ sabiedrības viedokļa izteikšanai, balsošanai. Jā, tad vairākas pakāpes, gan arī iniciatīvas izrādīšana par to, kas grib, piepucējam vai paskatāmies tīri, varētu teikt, gan juridiski, gan saimnieciski, kā tas iet kopā gan ar mūsu attīstības projektiem, kā tas ir juridiski iespējams, kādas ir izmaksas vai iekļaujamies, ja? Bet galvenais nenobīties un darīt un nākt ar šiem priekšlikumiem, kas būtu vajadzīgs. Šajā gadījumā pēc tam tā izpilde ir pašvaldības. Jā, protams, jā. Tā jūsu iniciatīvas faktiski ir realizācija caur pašvaldību. Caur pašvaldību, jā, un, protams, šobrīd varbūt kāds velk arī paralēlis ar darām paši, radām, Tukumu novadam un šādiem projektiem, tad šis ir tomēr savādāks, ideja nāk no jums, izpildītājs pēc tam ir pašvaldība, kas veic iepirkumus un kontrolē gan būvniecību, kurā vietā. Ja? Cik liels šis projekts ir? Jā, šeit varbūt mums pašiem arī radās jau tur diskusijas par to, vai šīs naudas, ja konkrētā kādā no vietām neizpilda, šogad es tur nepaņemu tos savus 2000, piemēram, ja tas ir kādā mazākā pagastā, kāds šobrīd ir iezīmēts, mums ir 4 vēlēšana apgabali mazajos pagastos, respektīvi līdz 2000 vienam projektam, tad nākošajos bija 6, 15 un 72 Tukuma pilsētā, tad vai to pārnest uz nākamo gadu? Šobrīd šajos noteikumu versijā tas nav iestrādāts, bet tāpēc tiešām lūgums būtu paiet cauri. Ieiet mājaslapā, atveriet un paskatieties, vai jums ir interesējoši tas, un ja ir interesējoši kādu priekšlikumu, jo mums jau ir komunikācija daudz plašāk, taču nevis tikai savā ciemā, mums ir draugi, radi paziņas, kas dzīvo citur, un varbūt ir citi kāds labi priekšlikumi, ko mēs nezinām. Un ja jūs redzat tiešām kaut ko tādu, kas jums liekas bremzējoši, tad arī sniedziet iekšā šos priekšlikumu, kad to dzēst vai kā, lai tiešām mēs to varētu arī izskatīt un pamainīt. Jo šeit tiešām tā iesaiste ir nepieciešama jau no šī brīža. Mums būtu ļoti interesanti to dabūt no jums, nevis atkal kā doma izdomātāji iet. Jā, un pēc tam nevaram saprast, kāpēc neviens neiet. Un tas ir pats trakākais, jo šobrīd nepateiksiet un pēc tam aiz stūri kaut kur burināsiet, ka tas nav labi vai šis nav labi. Jā. Okay, jā. Tāpēc šo izslēdzam un iesaistamies jau tagad. Ir mums vēl viens saistošie noteikumi arī par transportu, par skolēnu pārvadājumiem šobrīd arī uz sabiedrisko apspriešanu, kas arī noteikti, kad lielai daļai varbūt attālāk dzīvojošajiem ir interesanti, kā arī tos paskatiet, un ja ir ieteikumi, tad sūtiet iekšā. Jā, tās bija tādas lietas, tad vēl lielais jautājums jau ar tādu pagarāku varbūt arī vārdu par Kandavas un pagastu apvienības reorganizāciju. Šobrīd esam nonākuši līdz tam, kad ir pieņemts lēmums par šīs reorganizācijas veikšanu. No 1. janvāra tiek sadalīti 3 pagastu pārvaldēs, Kandavas pilsētas, Kandavas pagastu un Cēres apvienība, nevis apvienība, bet pārvalde, tad ir Zemītes Zantes pārvalde un Vānas Matkuls pārvalde. Uz nākošo mēnesi jau būs arī nolikumi un štatu saraksti. Šobrīd, kā teica izpildu direktors, tad štati netiek nec samazināti, nec palielināti. 4 laikam mīnusā vakanču štati. Izņemot vakances mīnusā, bet 4, cik es saprotu, izveido jauns, bet 0 galā. 0 galā, tieši tā, uz doto momentu. Lai gan, arī kā jau izpildirektors teica, mēs šobrīd skatām arī pārējos pagastos saimniecisko bloku, un arī šiem noteikti, kad jau būs jāgatavojas uz to, kad kaut kādas optimizācijas notiks, bet ejam pakāpeniski soli pa solim uz to, tā kā Kandavas apvienība tiek reorganizēta ar 1. janvāru. Protams, šis nebija vienbalsīgs, nebalsoja visi deputāti pār, jo 2 atturējās, bet es arī kandavnieks zināmā mērā
Es saprotu, jo tās, kas ilgi darbojies un kādas izmaiņas, katreiz ir kaut kāda nedrošība, ja? Bet jebkurā gadījumā es domāju, kā ar domas sēdēs teicu, mums jau no 2009.10. gada, kad bija pirmā pievienošana, kad mums pievienoja pagasts, ja? Mēs gājām šo ceļu, ka 2 pagasti, 1 pārvalde, un lai pakalpojums būtu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Tad no šī viedokļa, ja šīs reorganizācijas ceļā ir kādas problēmas, kas ir bijis un vairs nav no pakalpojumus skatoties, arī dodiet ziņu, ja, tad tas ir jālabo. Un šie pakalpojumu centri, kas mums nav vēl laikam 2 no Kandavas izveidot vienotie iedzīvotāju apkalpošanas centri, arī tuvāk nākošajā gadā noteikti būs paplašināti, un tas, ka pakalpojums ir jābūt pieejams, ir vairāk kā skaidrs, bet nevar būt arī tā, ka, piemēram, viens štats tiks izveidots vai sēdēs un gaidīs, ka mēnesī atnāk 1 vai 2 cilvēki, lai šo pakalpojumu izmantot. Ir efektīvi jāizmanto tie līdzekļi, gan bibliotekas, gan vispārējās lietas, kas katrā attiecīgā teritorijā ir. Lielais jautājums jau vairāk bija par to, ka tiešām mēs ejam tuvāk, un lai arī tā doma ir tuvāk šim iedzīvotājiem, lai nav pa vidu vēl kāds starposms, kas šajā gadījumā tiešām mēs izjutām un dzirdējām, ka ir kaut kādas iebremzēšanas kaut kādā brīdī. Tā kā šādā veidā, kad būs tas pagasta pārvaldnieks, viņš būs uz 2 pagastiem, bet viņš būs patiešo sasaistē vienā pusē iedzīvotājs, otrā uzreiz doma. Nebūs 2 domu princips. Jā, ja tiešām arī bija pretējs viedoklis par to, ka tur policija mazāk vai kā. Arī tas viss tiek risināts, arī šobrīd jaunais pašvaldības policijas vadītājs veido savādāk šo te patrulēšanu, vai kā tur nosaukt par visu novadu teritoriju. Protams, katrās pārmaiņās ir kādi aizķeršanās sūveļi, ja? Bet, iesim uz to, kad būsim ja mēs redzam, piemēram, ka Kandavā ir kaut kāda situācija, kas prasa īpaši drošības jautājumos. Mums ir 3 ekipāžas, kas strādā. Ja? Tātad ļoti iespējams, ka kādu laiku varbūt ir jāpiesaist 1 ekipāža Kandavā, kur viņi dežūrē vairāk vai biežāk. Bet viss tas ir izcināms, ja ir informācija, ja ir vajadzība to lietot. Spēki un resursi mums ir. Jā, tieši tā. Tā kā arī šis jautājums ir pavirzījies uz priekšu. Tad bija arī jautājums par Raudas pansionātu, par nolikumu un struktūrālām izmaiņām, kurā mēs arī kaut kādu daļu no personāla iekļaujam vai, pareizāk sakot, palīdzam no domas puses, no centrālās administrācijas, turpmāk tiks veikti šie darbi. Tur gan arī ir tagad, kas notiek uzreiz un kas pēc tam ar 1. janvāri, bet juridiskie personāla jautājumi un vairāk paliek uz vietas tie saimnieciskie un sociālās aprūpes un arī. Principā arī Raudā mēs ejam uz to principu, ka viņiem jāveic būs savs darbs, kas tieši saistīts ar šo te veco ļaužu vai aprūpi, ja? Tad mēs apgādi ar siltumu vairs neliekam viņiem darīt, siltums, arī šos citus darbus, juridiskos vai citus pakalpojumus, arī mēs centralizējam. Protams, ka šeit parādīsies tā viena lieta, ko es arī domas sēdē pie cita jautājuma teicu, kas ir štatiem ar likmēm skaistībā, kā izskatās, ka tomēr centrālā administrācija pieaug. Ja? Tad ir jāskatās otrs, vai mums ir šis pakalpojums labāks centrālās administrācijas dotais, un vai nerada iedzīvotājiem problēmas par viņu saņemšanu vai vēl kaut kādas citas. Šī ideja, ko izpildu direktors pašlaik virza uz priekšu, kā vajadzētu profesionāli sniegt pakalpojumu, par komunāliem nav runas, droši vien tas ir ļoti pareizs, bet juridiski lietvedības viss pārējais, tad viņš nedrīkstētu būt sliktāks, viņam būtu jābūt labākam. Un direktoriem vai tādai Raudai vai vēl citam institūcijām būtu vieglāk direktoram strādāms ar savu profesionālo darbu, kas viņam jādara skolā, jāmāca bērndārzā, jāaudzina bērni, Raudā ir citas pienākums, bet nevajadzētu nodarboties ar to, kas nav viņa specifiskā sfēra. Jā, tas, ko tu jau pieskāries arī pie štatiem, tas arī bija viens no lielajiem jautājumiem, kad tiešām izskatās pēc štatu saraksta, izskatās, ka tiešām viņš aug, bet tas ir arī saistīts ar to, ka mēs Tildē esam paņēmuši tagad nost vēl kādus pakalpojumus, tur pienāk klāt tā kā administrācijā, gan pagastu pārvaldēs un tā tālāk, un tas tiešām izskatās, kad augam. Kāpēc es šodien arī šo jautājumu jūs varbūt sēdētos?
Bet redziet, man bija tiešām jautājums iepriekšējā finanšu komitejā, kāds ir šīs finanšu ieguvums no šī procesa. Ja? Tātad, ja finanšu ieguvums ir un štati palielinās, iespējams, ka viss ir kārtībā, ka ir no citiem pakalpojumiem, ko kādreiz izsolīja, ka naudiņa paliek tur pāri, paši spēkiem darīs vairāk, bet ekonomiskais ieguvums ir, ja mums pieaug štati un tā tiks pirkts ārpakalpojums, kā rezultātā iedalītā nauda šiem te darbiņiem arī tiks iztērēt, to mēs redzēsim droši vien tikai pēc kāda laika, kad mēs veidosim gan 2025. Gada budžetu, kad mēs varēsim salīdzināt viņu ar to, kā mēs tērējam to 22., 23. gadā, arī 24. Un tad redzēsim, vai šis process mums ir loģisks un pareizs, vai tomēr kaut kur ir kādas lietas, kas ir jāpielabo. Redz, kā ir, ja mēs ieraudzīsim to, ka kaut kur ir jāiet uz ārpakalpojumu, tad jau ticamāk, ka mums atkal būs štatu arī griešana. Diez vai, jo dzīve pierāda pilnīgi savādāk. Bieži vien ir tā, ka funkcija vairāk nav jāpilda, bet štati paliek, tā kā šeit būs diezgan tā ļoti jāskatās līdz kādas. Jūri, es esmu tā kā pozitīvāk noskaņots, es ļoti ceru, ka šeit tā nebūs. Es vienkārši no dzīves. Es sapratu, jā, bet es ļoti ceru, ka mēs iesim pareizajā virzienā. Ir, jo administrācija tiešām auga. Nu, tā, pēc skaitļiem tā tas un ir, varbūt mazāk es šeit akcentētu šo sociālo dienestu, jo mums nāk jauni pakalpojumi klāt, ja, jo arī sociālais dienests gan cilvēku skaita ziņā, bet šeit ir arī pakalpojumu ziņā, un šajā ziņā mēs varam teikt, ka arī 1. novembrī tātad verās vaļā jauns objekts, ja, tātad Melnezera ielā 1, kas ir specializētās darbvietas. Jā, speciāls darbvietas, kurā būs atsevišķis labi iekārtotas telpas, jā. Tātad, un arī tur ir vajadzīgi cilvēki, par to vairāk skaidrs. Tikai es vēl varēju sakt, tātad mums šīs specializētās darba vietas, kur apmācība faktiski notiek, būtu ļoti, ļoti labi, ja mēs viņu censtos sasaistīt ar reālajām lietām, kas mums ir nepieciešams, ko šādi cilvēki, ja, ar īpašām vajadzībām varētu arī darīt. Ja. Šeit gan mēs tikko bijām arī Cēsīs pieredzes apmaiņā, un arī viņiem ir šie te deinstitucionalizācijas projekti notikuši. Viņi dara savādāk. Man īstenībā tā ideja pašam ļoti patikās, kad viņi sadarbojās ar nevalstisko sektoru un uzbūvē. Jo mums jau ir jānodrošina šis pakalpojums tajā vietā. Neviens neliek mums obligāti to darīt pašiem. Mēs ejam šobrīd to ceļu, ka mēs visās vietās, tās ir Lodes Jaunpilī, tā ir sociālā māja, bet kā viņš saucās grupu dzīvokļi Slampē, tāpat tās arī šeit, ja, mēs to visu darām paši un līdz ar to audzējam arī štatu. Paskatīsimies, cik es saprotu, tad arī Melnezera ielā 1 jau ir uzrunāts kādas biedrības, kas arī kaut ko nodrošinās. Tā kā arī šajā virzienā skatīsimies, kā tas būs, vai mēs visi tiešām darām paši, vai pieaicinam jomas speciālistus, kas ir no NVO sektora. Tas vēl ir tāds, mums varbūt jauns Tas ir vēlreiz tas, ko es jau teicu, cik tas izmaksā, un cik ir uzturēšana, un cik ir tas atdeve no tā visa. Jā, tā kā divas lietas ir, protams, jāskatās līdzi. Jā. Nu, tās ir tie lielākie jautājumi, kas šajā sēdē bija. Nu, vēl ir lielais jautājums ir valsts gada diena, tātad mēs arī apstiprinājām veselu virkni cilvēkus, kuriem gribam izteikt pateicību par darbu. Jā. Tātad prieks ir, ka ir viņu tik daudz mums, par kuriem mēs priecājamies par viņu darbu un gribam arī viņiem paldies pateikt. Un tātad visus gaidām arī 18. novembrī Tukuma pilsētas kultūras namā, kurā šie apbalvojumi tiks pasniegti. Jā, un pēc tam būs koncerts Brīvības laukumā, arī āra koncerts. Bet, protams, mums jau šobrīd sākās šis patriotiskais mēnesis un 11. novembris ar tradicionālo lāpu gājienu no Domes uz Meža kapiem. Pie Pāliešiem. Pie puisīšiem. Jā, tad ir 17. novembrī arī Tukuma novadam cauri skrien gaismas ceļš, kur viss pēc tam saskrien Liteņdārzā 18. novembra saulrietā un, protams, pats 18. novembris. Tā kā kaut arī pelēks mēnesis, tātad ir svētku mēnesis un izmantosim tās iespējas, ko dotajā momentā mums piedāvā un svinēsim arī svētkus. Tieši tā. Izbaudam svētkus, svinam svētkus un tiekamies Tukumā. Uz redzēšanos! Visu labu!